Tātad es padomāju, jā, patiešām, ka es taču tik maz, nu, kā izeju no istabas un, pieņemsim, bija tāds detektīvs, kurš, nu, man tieši tevs man par to stāstīja kādu citu reizi, ka lasīja par tādu, tur, nu, grāmatu bija sacerēt, ka tāds detektīvs bija, kurš savās mājās sēžot varēja, nu, kā noskaidrot tur visādus slepkavības, kā viss notika un tā tālāk. Un viņš pat negāja ārā, nu, viss pie viņa mājās notika un tā viņam kaut kā tur sanāca noskaidrot arī, un līdzīgi ir man ar muzicēšanu, ka man, lūk, ir te mikrofons, ir studiju monitori, un es virtuāli kā sazinos, nu jā, nu labi, līdz šim brīdim es it kā vēl joprojām nesnāca neko kopīgu izdarīt, kaut arī bija iesāktas dažas labas lietas. Jā, nu, bet tomēr es kaut kā darbojos, neizejot no mājām. Jā. Un tad, lūk, bet no otras puses tomēr, nu, tevs jautā, nu labi, bet nu, kaut ko taču, nu, dari, neizeju, tātad sanāk, tu tikai, nu, tu neko nedari, tikai visu mājās pavadi, es saku, nu, nē, nu, es eju uz trenežieru zāli vēl laiku pa laikam, nu, kad darba nav fiziska, jā, nu, un tad vēl arī ar vācu draugu uz to, bāru, kur viņi dzer vīnu, un es spēlēju ar kādu šahu. Tur vēl, tad vēl kas. Tūlīt. Jā, nu vēl es taisījos uz to vienu tur metālistu klubu aizbraukt. Tuvumā. Jā, nepārāk patīkam tas, ka sanāks, ja pēc tam es nedardīšu pie kā pārnakšņot, tad man vajadzēs par taksi maksāt 30 eiro vai arī palikt tur visu nakti, bet visu nakti es palikt negribu. Nu, tad pēc tam atkal nākamā dēļ vai nu darbs, vai nu studijas sāksies, atkarībā no tā, kad es aiziešu uz to klubu. Jā, un tad, bet visas tās lietas, ko es daru ārpus mājām, man tik nu tā nesagādāja nekad tik ļoti lielu gandarījumu, kā tas, ko es izdarīju šeit, kā tas, kad es paveicu, beidzot izanalizēju savu pirmo vokālo kaveru, un līdzīgi arī, kad es piebeidzu savas vokālās idejas, realizēju. Jā, tūlīt. Man tāda nekas nesagādāja tik lielu gandarījumu tas ārpusē veiktais. Lūk, kas tālāk. Un tieši man ir tāda trešā ideja, kā varētu atbrīvoties no bailē. Jā, nu tāda manam tēvam ir tā otrā teorija, kā varētu, ka vajag braukāt. Visur viņš pieņem saka, es aizbraucu pamakšķerēt, tur paspēlēt biljārdu. Un, ja mans tēvs piedalās jau visādās tur, nu, snukers, jā, viņš piedalās visādās tādas sacensībās un diezgan labus panākumus gūst, jā, viņam tur, nu, jau ir ļoti izbrīnīti kā pretinieki, ka viņš tāds uzradies no nekurienes un tā sāk jau, nu, diezgan tādus spēcīgus pretiniekus pieveikt. Jā, un tad lūk, un manam tēvam tātad ir pēc sanāk doma, ka jo vairāk kā ieraudzīt visu kaut kādas, nu, vietas, kā pabūt vairākās vietās, kaut ko citādāku darīt, tad sanāk, jo pilnvērtīgāka tāda sulīgāka dzīve būs. Jā, savukārt mana trešā teorija ir, man liekas tieši, ka radīšana un savu mērķi, kā attīstīšana, pieņemsim, būtu tas, nezinu, kā man pieņemsim vokāla dažādošana un tā agresīvā vokāla attīstīšana. Un citam pieņemsim, tas ir bodybuildings, ka viņš cenšas stiprākus un stiprākus muskuļus uzaudzēt. Jā, un tas tieši konkrētā mērķa ievirzīšanās. Un
pieņemsim, ja tas būtu kaut kāds arheologs, jā, man ir mana tēvdraugs tieši, viņš tātad nenodarbojas ar arheoloģiju, un viņš pat, nu es kaut kā ne tieši no viņa, bet no kāda cita dzirdēju, ka viņš stāstīja, viņš stāstīja tā, ka, ja viņam būtu izvēle, tad viņš, kur studēt, vai tur, jā, tad viņš iet studēt par arheologu, jo viņam pašlaik, savā jau diezgan lielā vecumā, viņam tā interesē ļoti tās visas tās senās celtnes un tā tālāk. Un tad es saprotu, ka cilvēks, arheologs, viņš tur par tām piramīdām izpētīs un skatās, vai patiešām tātad būvētas tur no granīta ir tās piramīdas, un vai patiešām viņas ir, tur vajadzētu apskatīt, vai tā ir taisnība, ka to varēja uzbūvēt cilvēki un kā viņi to varēja izdarīt. Un tāds ar iepriekš iegūtām kā arheoloģijas un arī daļēji arhitektūras zināšanām cilvēks tātad aizlido uz Ēģipti un paskatās un aplūko, un savus šitos te secinājumus, veids. Bet nav arī obligāti, ka viņš pēc tam publicēs kaut kādu rakstu, kuru izlasīs daudz cilvēku un uzslavēs. Vienkārši viņam bija mērķis, kā noskaidrot, un viņš to arī ir izdarījis. Bet kā vienkārši, es nezinu, ja vienkārši cilvēks neko neinteresējās, bet vienkārši tur, paskatījās pāris pārraides, Discovery, un tāda paņem un aizlido un, wow, cik foršas piramīdas, un atpakaļ, un visu, un par tām piramīdām neko, vai nezinu, par jebko citu. Wow, karsti paliekas, nezinu, no kā. Tad lūk, cik man te laika palika? 3 minūtes, labi. Un tad man tieši liekas, ka tieši kaut kāda mērķa izvirzīšana un tā mērķa attīstīšana, tā iešana pie šī mērķa, ka tas tieši ir tāds svarīgākais dzīvē, kaut arī uz praktikas tas, lūk, es ļoti sen jau gribēju savas tās 2 vokālās idejas piebeigt un publicēt, un es to esmu izdarījis. Un man apmierina rezultāts, bet kaut kā tomēr manī tās bailes sēž. Un jautājums ir tāds, vai patiešām ir viss tik ļoti primitīvi, ka vajag vienkārši to pirmo variantu apmierināt savu genomu, kā atrast līgavu, ar kuru tātad laiku pa laikam nodarbošos ar seksu, pēc tam būs bērns, un tā tālāk, un tas bērns augs, un es ja es nodarbojos ar seksu, ja man bērns aug, tad viss būs kārtībā, tad es esmu mierīgs par savu nākotni, par to, par visu, kas nākotnē būs, un par to, kad es miršu, ka viss jau kārtībā, man taču ir bērns. Jā, un vai patiešām ir viss tik primitīvi, to lūk es gribu noskaidrot. Vajag padomāt. Jā. Es iedomājos, ka tagad kāds sāk stīt, kā es parasti to daru. Bet, labi, kāda starpība? Tik un tā, garums nav aprobežots, bet es padomāšu, vai arī izslēgt fotoaparātu. Tā, jāpadomā. Var vienkārši padomāt.